Es esmu Arvis un kādu laiku es jau fanoju par Nintendo Switchu. Vakardien iznāca otrā Switcha versija, tāpēc es to izlēmu nopirkt un uztaisīt tādu kā godīgo review un pirmo impressionu. Tad šī ir tā kaste, kurā nāk Switch. Es paņēmu to versiju, kurai ir līdz Mario Kart World. Līdzi arī nāk kaut kāds plakāts. Diezgan liels plakāts. Līdzi nāk arī Nintendo Switch pildspalva, Nintendo Switch kladīte un Nintendo Switch kaut kādi post-it noti. Nezinu, kāpēc, varbūt, ja tu spēlē kādu spēli un tev kaut kas jāpieraksta. Tagad īstā lieta - Nintendo Switch kastes atvēršana. Tā kaste, man liekas, diezgan ļoti tuvu līdzinās pirmajam Switcham. Iekšā ir vēl mazāka kastīte, kur būs pats Switch, visticamāk. Tā, viņš interesanti atverās uz augšu, man bail tagad izmest ārā. Te ir Switch 2 kontrolieris, kontrolieru turētājs. Te ir lādēšanas briks, normāls lādēšanas briks. Nevis tā kā pirmajam Switcham, viņam ir vienkārši parasts klucis, kuru nevar iespraust. Un Type-C vats. Type-C vadi vienmēr noder, tāpēc par šo es esmu laimīgs. Te ir HDMI vats. Es pieņemu, ka viņš var transferot 4K video, jo pats Nintendo Switch atbalsta 4K video. Mums ir jaunie kontrolieri. Es nezinu, cik labi viņi funkcionēs, bet viņi ir seksīgi. Es saprotu to, ka man nenāk līdzi spēle, man nāk kods. Jā, man atnāca nevis pati spēle, bet kods spēlē. To es negaidīju. To es nezinu, man likās, ka šeit būs fiziskā spēle, bet nekas. Nav arī tā, ka es esmu baigais supremists un man vajag visu fiziskā formātā. Var arī šādā. Es zinu, ka daudziem tas interesē, tāpēc to vajadzētu pieminēt. Tā te ir docking stacija. Jāsaka, ka šī docking stacija ir daudz smagāka un, man liekas, daudz smukāka nekā oriģinālā. Oriģinālā docking stacija man likās pārāk viegla un pārāk kantaina. Man patīk tieši tas jaunais apaļais dizains. Un, protams, kā mini planšetīte pats Nintendo Switch. Es domāju, liekam kopā un ieslēdzam iekšā. Man jāsaka, ka paši kontrolieri, viņi liekas daudz smagāki arī un daudz lielāki nekā oriģinālā Switch kontrolieri. Viņi tik stipri. Es negaidīju, ka tie magnēti būs tik labi. Viņš ļoti stipri turās īstenībā. Kur arī visa konsola salikta kopā. Valodas izvēle. Es esmu Eiropā. Interneta uzstādījumi, jāpievienojas netam būs. Viņš ir tik responsīvs salīdzinoši, man liekas, ar oriģinālo Switch. Mēs netam, tālāk. Update. Tikko ieslēdz un jau update. Mēs, protams, atrodamies Rīgā. Kur te ir Rīga? Nav ne jausmas. Te ir pēc laika zonām. Liekas, ir alfabētiski. Rīga. Nav? Labi, ņemam Vīni. Mēs esam Vīnē tagad. Sistēma var stāvēt, kā tu vēlies. Pamēģinam. Pats stands liekas diezgan... Es neteiktu, ka viņš jūtas baigi stabilais. Labi, pamēģināsim, kā viņš stāv. Jā, īstenībā diezgan labi. Jā, ideāli. 1 minūtes sistēmas dati tiks lādēti. Jā, es gribētu transferot sistēmas. Tā, man vajadzēja iespraust oriģinālo vadu, bet tagad es varu pārlikt failus. Cik ilgi tas aizņems, interesanti. Tas man ļoti interesē. Izstāsta, ka varētu būt kādas 2-3 minūtes. Tā, tas aizņem apmēram 5 minūtes. Tas nav tik ilgi, priekš tā, ka es pārliku visus savus failus uz Nintendo Switch 2. Nē, laikam visi faili nav, jo ir vēl spēles, kas nav ielādējušās. Bet man ļoti gribas redzēt, kāds performance būs tādām spēlēm kā Batman Arkham Knight, jo es parastā Switcha viņa bija gandrīz nespēlējama un lagoja. Salīdzinot Nintendo Switch 1 un 2 spēļu spēlēšanu, pirmās lietas, ko es ievēroju, ir tas, ka, protams, Nintendo Switch 2 ir daudz augstāka rezolūcija, 4K pret 1080p. Un to, ka es nezinu, vai tas tāpēc, ka rezolūcijas dēļ vai kā, bet krāsas gan docking stacijā, gan vienkārši handheld modā ir daudz gaišākas un daudz dziļākas. Varbūt Nintendo Switch vienkārši citādāk apstrādā tās krāsas, kas ir iekšā spēlēs. Palielam iztestēju Switchu 4 spēlēs. Batman Arkham Knight, Brawlhalla, Fortnite, un Stumble Guys. Kas ir visas 4 pavisam atšķirīgas spēles, gan pēc spēles mehānikām, gan pēc grafikām, gan pēc vizuālā izskata. Un spēlējot vienkārši spēles kā Brawlhalla nebija liela atšķirība, protams, rezolūcija, bet citādāk. Visi ir identiski, bet spēlējot grafiski intensīvākas spēles, kā piemēram Batman Arkham Knight un Fortnite, ļoti jūtami Switch 2 performance ir daudz labāks un tās krāsas arī izskatās daudz labāk. Un tādā spēlē kā Stumble Guys atšķirība nav jūtama, bet ir tie momenti,
momenti, kad oriģinālais Switch ielago. Kopumā, protams, otrais Switch ir gandrīz 10 gadus jaunāks, līdz ar to viņam ir modernākas komponentes, kā arī viņš ir lielāks, tad tur vairāk var ielikt iekšā. Bet mans verdikts ir, ja tev jau ir Switch un tu baigi nespēlē neko grafiski intensīvu, tu spēlē tikai Mario kodu pārtīju, tad baigi neveikt to upgrade. Bet ja tev vispār nav Switch un domā, vai pirkt pa 300 eiro pirmo vai pa 600 otro, es noteikti ņemtu otro. Bet jā, paldies visiem, kas skatījās video un tiekās